Huawei P70 jeb Pura 70 Pro teorijā ir vienīgais telefons, kurš Latvijā varētu konkurēt ar Xiaomi 14 Ultra par labākā fototelefonu statusu. Šajā apskatā par to, kāds šis telefons ir, kādas ir fotogrāfijas un vai tas varētu tiešām būt labākais fototelefons Latvijā. Sākšu ar to, ka šis nav Huawei flagmanis. Visjaudīgākais, kur arī redzēju produktu prezentācijā, ir Pura 70 Ultra, kurš Latvijā nebūs tirdzniecībā. Pro ir tā kā pakāpienu zemāks savā hierarhijā un attiecīgi būtu jāvērtē globāli, bet ja pie mums būs tikai šis, tad šis ir arī īstenībā jāvērtē pēc maksimuma tā, kā tas būtu Ultra, tā sanāk. Jau no uzbūves kvalitātes un dizaina ir jāsacina, ka viss ir absolūti līmenī. Kā vienmēr Huawei telefoni ir uzbūvēti tiešām lieliski. Tie izskatās lieliski, un Huawei ir viens no retajiem ražotājiem, tā teikt, kurš tiešām katru gadu mēģina kaut nedaudz, bet kaut ko jaunu dizainā piedāvāt saviem telefoniem. Gan krāsās, gan dizainos, gan kaut kādās citās tur vēl niansēs, tur special editionos un tā, un par to vienmēr būs cepums. Telefona materiāli ir atbilstoši flagmaņu prasībām. Tas ir ūdensdrošs ar IP68 reitingu, tam ir izturīgs stikls, tam vēl ir arī aizsargs stikls virsū tiesa. Pura Ultra ir arī vēl kunluns, bet pārklātu vēl ar bazaltu un alumīnija rāmi. Viss lieliski. Iekšspalielam arī ir līmenī, izņemot dažas tur atslēgas pozīcijas. Procesors ir Kirin 9010. Ekrāns ir fantastisks 6,8 colu LTPO OLED ar 2500 nitu pīķis spilgtumu. Pieejamās atmiņas Latvijā būs viena 512 GB versija. Galvenās kameras ir 50 megapikseli platleņa, 48 megapikseli telefoto un selfiju kamera 13 megapikseli. Baterija 5050 mAh ar iespējīgu 100 W vada uzlādi. It kā viss būtu kārtībā, vai ne? Izņemot procesoru, kurš objektīvu iemeslu dēļ ir krietni atpalicis savā attīstībā un Snapdragoni pat pagājušā gada to izpogā vienos vārtos. Bluetooth arī ir, tikai 5,2. Arī nav iedvesmojoši, kā arī Wi-Fi 7 neatbalstīšana jau liecina, ka telefonam ir šis tas iekšā pavacāks. Bet galvenais jau nav komponenšu vecums, bet ko tas spēj un kā izskatās pret saviem šī gada konkurentiem, vai ne? Un izskatās, ka Pura 70 veiktspēja ir gaužām bēdīga. Rezultāti vairāk to noliek vienā plauktā ar 400 eiro telefoniem, un ja salīdzina ar to veiktspējām, tad it kā viss kārtībā, bet par prasīto cenu, es teiktu, ka mēs esam pelnījuši krietni vairāk, un diemžēl neizskatās, ka Huawei būs tuvākajā laikā kāda atbilde šim izteiktajam veiktspējas trūkumam. Man patiesi bija sāpīgi skatīties, kā telefons centās griezt it kā ierastos standarta testus, lai beigās izdotu tik bēdīgus rezultātus. Jā, kāds varētu argumentēt, ka Pura, kas starp citu nāk no vārda purity, jeb šķīstums, vienmēr ir licis uzsvaru uz fotogrāfiju, dizainu, nevis tur veiktspēju, bet, ja veiktspēja tik kardināli iepaliek, tas patiesi liek bažīties. Kas attiec uz telefonu kamerām, tad, jā, pirmajā mirklī ir visādi interesanti knifi un lietiņas, bet ir arī šis tas, kas jau sāk nedaudz novecot. Ar to arī tad sākšu. Super lēnie video, jeb slow-mo. Nav baigi mega uzlabota. Xiaomi var te divreiz lēnāk filmēt vienu klipiņu. Pura 70 Pro spēja 960 kadru sekundē Full HD. Konkurentiem ir, piemēram, arī optiskie palielinājumi, jeb zūmi līdz 5 reizēm, bet Purai ir 3,5. Kā paši Huawei atzina, tad 3,5 reizes viņiem testos bija tas visstabilākais rezultātu dodošais lielos. Reāli, īstenībā tā arī bija ļoti labas bildes un pārliecinoša veiktspēja. Video uzņemšana vēl joprojām ir 4K 60, nevis, piemēram, 4K 120, kas varbūt nav traki, jo Samsung S24 Ultra arī spēja 4K 60, bet tam vismaz vēl papildus dod arī 8K ierakstu. Purai 8K vēl nē. Kā ierasts, sāks ar selfiju kameru. Huawei Pura 70 Pro 4K 60 kadri sekundē. Ir jāsaka, ka itin iespaidīgs. Pasties tos iečeko stabilizāciju, iečeko dynamic range. Zilas debesis ir reāli zilas. Un man pat nav baigi, tomēr uzspiežot ziņām, viņas kļūst vēl zilāks, es bišķi tumšāks, bet pārvads īstenībā baigi ātri reaģē ļoti labi. Protams, kā jau lielākie daļai telefonus, it īpaši selfiju kamerām, šis te jautājums ir tāds jutīgs, ja tā var izteikties, bet kopumā uzspiedīs uz māju. Māja es uzreiz automātiski kļūstu bišķiņ tumšāks, bet kā ļauj telefonam bišķiņ ieiet pašam savā ritmiņā, viss kārtībā. Un tagad
Jāpaslēdz uz galveno kameru, kas arī 4K 60 kadri sekundē. Nu, lūk, tad galvenā kamera 4K 60. Ja mēs izstiepjam roku, kuru nofokusa Dynamic Range, tu redzi visi mākoņi, visas debesis, viss skaidrs, stabilizācija. Es atļaušos teikt, perfekta. Nu, spriežot īpaši pēc visiem telefoniem, kas ir šogad apskatīti, vienā rokā turu. Parasti šādu te stabilizācijas vienā rokā turot, nu, īsti neesmu redzējis. Bet atkal jau, es vados pēc tā, ko es redzu telefona ekrānā. Iespējams, ka displejs arī kaut ko dod. Jā, forši! Un ja mēs vēl pamēģinam iezūmot iešanas un filmēšanas laikā, 10 reižu zooms kamerai ir tas, ko var izspiest. Nu, stabilizācija ļoti cīnās. Mēs tagad dodamies fotografēt šos ierastos kadrus ar baznīcu. Ir nedaudz cīniņš, bet kopumā, kas priecē ar bildes kvalitāti, ir itin šādi. Ja mēs pielaižam līdz maksimāliem 3,5, kas ir vēl telefoto range, jeb optiskā zooma range, nu, es neteiktu, ka izstās baigi krispa bilde, noteikti uz 2 izskatās ievērojami labāk. Tā ka, nu, video sadaļā zooms nav tik lielisks, cik ir foto sadaļā. Bet kamerām jau arī nav tā, ka viss ir tikai tur dūmen glūmi. Ir arī virkne tiešām iespaidīgu lietu. Pirmkārt, bilžu apstrāde, kas ir kombinācija ar lāzeru autofokusu un mākslīgo intelektu. Tu vari noķert jebkuru kustīgu objektu un telefons to apstrādās, lai bilde beigās nav izplūdusi, bet uzreiz ir tā kā apturēta, nošārpenota, un tas nešķiet daudz līdz brīdim, kad redzi rezultātu, un tas patiesībā ir diezgan iespaidīgi. Dubajā, piemēram, bija tāds rotējošais disks, un tas bija tas pirmais wow moments šīm kamerām visām, sākot no Pura 70 līdz pat 70 Ultrai. Tālāk ir arī tādas gīku lietas kā fiziskā diafragmas mainīšana no f1,4 līdz 4 galvenajai kamerai, telefoto un makro kameras, kur ir apvienota viena, bet spēja būt pat f2,1 gaiša, kas viss principā uzlabo kameru spējas slikta apgaismojuma foto un video materiālos situācijās vai tad, kad tev kaut ko vajag. Un kad arī lēcai vajag, visu pieejamo gaismu, kas ir apkārt. Ir arī savi fotografēšanas režīmi, kas idejiski darbojās līdzīgi kā Xiaomi Leikas profili. Ir profils, kurš ir tuvu dabīgām krāsām, ir arī ar krāsu paspilgtinājumu. Un kopumā jau tā vidēji skatoties, vispārīgi, nevis vidēji, kameras ir ļoti pārliecinošas. Viens, protams, ir vērties bildēs pēc fakta datorā un tā, bet OLED ekrāns arī ir veidots krietni saturīgāks un tuvāks patiesajām krāsām. Huawei ir šo nosaukuši par X-True ekrānu. Var jau paralēlis vilkt ar Apple Retina, kura nosaukums paģēr, ka ir kaut kāds tehnisko risinājumu kopums, kur tad summā nodrošina kaut kādu konkrētu displeja veikumu, un tas iegūst beigās nosaukumu. Kaut kādu katram ražotājiem savs tur Retina vai X-True, bet doma, ka uzreiz vari saprast, par kādas kvalitātes displeju ir runa. Un jā, lai arī ne tirgus augstākais pīķis pilgtums, apvienojumā ar šo te OLED un LTPO tehnoloģiju, viss, arī saule, izskatās ļoti labi saskatāmi, iespaidīgi un tiešām tuvu dzīvē. Ja vien šis displejs vēl spētu ar mākslīgo intelektu iedot papildus izšķirtspēju vai kaut kādas vecākas štruntīgas izšķirtspējas fotogrāfijas vai video materiālu pāsināt, būtu pavisam krūta. Protams, ka ir arī jāpiemina tas, ka dzīve ar Huawei telefoniem pēdējo 4 paudžu, ieskaitot šo, nozīmē dažādu lietotņu iegūšanu vai no Huawei App Gallery, un tur īstenībā ir daudz arī normālo lietotņu, bet dažas tāpat būs jāmeklē lejupielādējamas no citiem avotiem. Un tās nestrādās ar visām pilnībā iespējamajām funkcijām, bet kopumā jau pa lielam tās strādās. Mans lielākais prieks telefona sakrā ir tā uzbūves kvalitāte, tā kameras un tā displejs. Nedaudz liek saskuma diezgan nabadzīgā krāsu izvēle telefoniem. Latvijā būšot pieejama tikai melna, nevis balta, kā šis te apskata modelis, kā arī starta cena būs
relatīvi augsta, apmēram 1200 eiro. Noteikti šim par labu nerunā arī piņķerīgāka tikšana pie dažām lietotnēm un to funkcionalitātes, kā arī vājā telefona veiktspēja. Beigās šo nosaukt par labāko telefonu ar kamerām Latvijā īsti nevarēs, jo patiesībā tā tiešie konkurenti ir Samsung S24 Plus un parastais Xiaomi 14. Es teiktu, ka šis ir labākais kameras telefons darot pašas pamata lietas, bet, ja jāaiziet uz kaut kādām papildus featurām vai funkcionalitātēm, uz kaut ko jaunu pārsteidzošu, tad Pura 70 Pro atstāja nedaudz mazuma piegaršu. Ja mums būtu Pura 70 Ultra, tad gan tā konkurētu ar Xiaomi 14 Ultra, ar S24 Ultra un visām citām ultrām uz planētas, bet pieļauju, ka tad tā cena jau būtu tam telefonam tuvāk kaut kādiem 1400, 1500 varbūt eiro, kas varētu šķist vēl mazāk tīkam potenciāliem pircējiem, jo reālajā kategorijā konkurentu ekvivalentu tālruņi piedāvā vairāk un spēja arī vairāk un brīžam ir pat lētāki. Kopumā, lai arī glīts jau pēc vēlna, tomēr nepamet sajūta, ka kaut kur kaut kas ir bišķi par īsu. Vai nu kaut kādas specifikācijas kamerās, vai veiktspēja procesoram, vai konkurētspējīga cena, bet visur šķiet par īsu. Un kādas ir tavas domas, tavs viedoklis? Droši padalies ar to komentāru sadaļā un visādi citādi. Paldies par skatīšanos un tu jau zini, mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!